Nu, Kristap, pirmais zaudējums arī Nikers komandai šajā sezonā. Iedod kaut kādu komentāru par maču. Nu, visticamāk nebijām paši gatavi šitai spēlē. Viņi bija atnākuši gatavi un uz karu. Mums arī bija 2 stundu brauciens, bet tas neko nemaina. Katrā ziņā bez attaisnojumiem. Mēs spēlējam, mēs zaudējam. Tas arī ir viss. Jā, vispār kopumā par pretinieku var pateikt, liekas, Salaspilsniekam arī diezgan veiksmīga sezona sākusies. Pagājušajā gadā arī līdzīgs mačs, tāds pats tikai pagājušajā gadā šeit izvilkām uzvaru regulārajā sezonā. Jā, varbūt nenovērtējāt pretinieku vai tas nebija pie vainas? Es domāju, jā, nenovērtējam pietiekam jau. Varbūt visiem galvā bija, ka jau uzvarēsim šo spēli, jo pagājušajā gadā tā bija, ka uzvarējām abas spēles. Bet pagājušajā gadā neviena no abām spēlēm nebija viegli. Abas spēles bija diezgan ciešas. Pagājušajā gadā bija kausa spēle, bija ļoti arī tikpat sarežģīta. Tad, jā, es teikšu tā, ka viņi bija ļoti gatavi. Jā, es arī citiem Nikers spēlētājiem esmu jautājis šo pašu pajautāšu. Tagad arī tev 2. gads virslīgā. Tāda ilgāka Nikers spēlētāji ir teikuši, ka Salaspils sportā kaut kāda sava aura ir. Kā tev liekas, kā tev ir sajūta šeit? Viegli spēlēt, grūti spēlēt, ja salīdzina ar citām hallēm? Grūti man teikt, ka katru spēli ņem atsevišķi. Teiksim tā, man katra spēle ir parasta spēle, nekas īpaši man nav. Es nezinu, man nekāda īpaša aura nav. Katru spēlētāju, katru cilvēku skatos vienā, tāpēc man nekas te īpaši nav. Zaudējām, tas arī ir viss. Aura nav nekāda. To vismaz varbūt labi dzirdēt. Beigās noteikti jāpajautā, Kristap, tev pirmais izsaukums uz nacionālo izlasi bija Gruzijā kopā ar izlasi. Niedot kaut kādu rezumē īsu, kā gāja, kā treneris, kā komandas biedri izlasē tev? Es biju pārsteigts, cik atmosfēra laba komandā. Man patika ļoti atmosfēra, visi jauni džeki. Lielākā daļa bija vecāka par mani, bet ļoti pieņēma man komandā arī. Pat ja netika laukumā, es sapratu, kāpēc ar treneri arī runāju. Es atbraucu ļoti pozitīvām emocijām atpakaļ, ar ļoti labu pieredzi atpakaļ no izlases. Un arī ļoti skaista valsts. Jā, beigās, ko par treneriem varbūt var pateikt, tomēr tu arī, tev tāda laba iespēja virslīgā spēlēt pie kvalificēta trenera, pie Vitālija Voskāna, ne katrā komandā kaut kas tāds ir. Tagad es paspēlēju pie Vitālija, redzēju tagad, kā Massimiliano Belarti strādā, kā šie treneri tev atšķirās tavās acīs. Pirmais tas, ka šis treneris runā angliski. Viņš nekomunicē ar mums latviski, viņš angliski runā. Manuprāt, viņš daudz nerunā, vairāk runā viņam palīgs, Francesco. Bet viņš pats dod savus vārdus spēlēs vai starp spēlēm. Bet treniņos viņš daudz nerunā, viņš ir tāds vairāk kluss, visticamāk analizē spēlētājs ārpus laukuma arī. Bet, protams, kā vienmēr, katrs treneris var iedot kaut ko savu. Arī man ļoti patika treniņa intensitāte arī ar Latvijas izlasē. Man patīk redzēt, kāda trenera attieksme ir, kāds treneru štābs ir ar visiem. Ļoti profesionāli, man ļoti labi pieredze no tā visu. Jā, kā tas top līmenī notiek. Tieši tā. Jā, labi, paldies, Kristap, un lai veiksmīgāk atlikusī sezonu. Jā, paldies.